Esmu no tām gobām, kuras 19. gadsimtenī stādīja Kokmuižu salejās. Biju tāda maziņa un sīciņa, tādēļ nenonācu alejā. Man iestādīja tāpat tālāk, saulainā vietā Mitras pļavas maliņā. Labi varēja visā noskatīties, kā manas māsas divās rindās veidoja gājēju aleju uz Muižkunga pastaigu parku. Kādu dienu uzvedās strādnieku bariņš. Tai vietā, kur no austrumiem satecēja 3 avotiņi, viņa sāka rakt milzīgu apaļu bedri. 10 pēdu dziļumā un kādu 20 pēdu platumā. Kad bedra bija gatava, tad galdnieki no bieziem spundētiem ozokoka dēļiem bedrei veidoja grīdu, tad sienas. Vienā bedres malā ietaisīja koka kāpnes. Pakāpeniski kokā izodarētais dīķītis piepildījās ar tīro avotu ūdeni. Tas saulē vizuļoja un kļuva silts. Un tad kādu dienu nāca viņa, pati jaunā baronese, ar visu svītu. Tur bija preiliņu bariņš, aiz tām saules sargu, soliņu, palagu un citu drānu nesējas. Visas iekārtojās pie dīķīša. Istabmeitas no palagiem izveidoja tādu kā namiņu. Baronese viena pati iegāja tajā. Ak, viņa iznāca peldtērpā, lēni pa kāpnīpēm iekāpa ūdenī un peldēja. Tāds bija kas neredzēts. Pelde bija īsa, bet baronese bija tik laimīga. Kad visas posās mājup, pēkšņi atskanēja sauciens. O, main! Baronesei no pirksta bija nomucis krāšņais sudraba gredzens. Kas par ņedu, kas par traci, visas skraidelēja, meklēja zālē, meklēja zem soliņiem, izvērtīja visus palagus. Nekā. No muižas atsauca kučieri, tas prata peldēt. Nira neskaitāmas reizes, bet gredzenu tā arī neatrada. Jau vairāk kā 100 gadu augu tās mitrās pļavas malā. Māsu gobu alejas vairs nav, un arī pļavas vairs nav. Ir liels dīķis, bet baroneses peldvieta ir tikai mazs līcītis tajā. Šad un tad uzrodas kāds laimes meklētājs, mēģina nirt, met cilpas ap līcīti, meklē gredzenu, bet nevienam tas vēl nav izdevies.